Gulbenes novads atrodas Vidzemē. Tas ietver vairākas pilsētas un lauku teritorijas. Tajā dzīvo aptuveni 18,000 iedzīvotāju. Rūpēs par sabiedrības veselību vizuālā diagnostika Gulbenē uzstādīja jaunu datortomogrāfijas iekārtu, kas ļaus iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus diagnostikas pakalpojumus tuvāk savai dzīves vietai, būtiski uzlabojot pieejamību un ērtības. Mēs zinām, mēs esam mazpilsēta, un medicīniskais pakalpojums mums attālinās. Tas ir lielajās pilsētās, Rīgā. Pie mums ir vairāk palikusi tāda kā aprūpe un tādi nelielāki izmeklējumi. Un līdz ar to mēs esam ārkārtīgi priecīgi par to, ka arī mūsu pilsētā ienāk jauna, moderna tehnika vai tehnoloģijas, ar kurām varēs izmeklēt cilvēku, kuriem nebūs jābrauc uz Rīgu, jātērē nauda ceļam, kuri varēs šeit pat uz vietas Gulbenē, un es ļoti ceru, ka to arī izmantos Alūksne, Balvi, kas ir pavisam tuvu mums 30–40 km attālumā. 2023. gada vasarā, kad tika atklāts jaunais medicīnas centrs Gulbenē, Rīgas ielā 49, tās vadības solīja, ka jau tuvākajā laikā tiks iegādāta jauna datortomogrāfijas iekārta. Tomēr nebija domāts, ka tā būs tik jaudīga. Un mēs esam uzstādījuši īstenībā augstākas kvalitātes iekārtu nekā bija paredzēts. Un tā ir tiešām liela veiksme gan Gulbenes, gan visu reģionu iedzīvotājiem. Jo šī ir 140 slāņu datortomogrāfijas iekārta, un tā ir investīcija, kas tiešā veidā mums laikam nekad neatmaksāsies. Mēs ar to rēķinamies, tādā finansiālā nozīmē neatmaksāsies, bet viņi atmaksāsies citā nozīmē, un tas būs caur iedzīvotāju veselību, tātad būs daudz precīzāka, agrīnāka diagnostika, būs jauni izmeklējumi veidi, būs daudz kvalitatīvāks arī vietējā mediķa darbs, un pilnīgi noteikti kādam tas glābs dzīvību. Pilnīgi noteikti kādas slimības tiks atrastas ātrāk, pēc tam ārstētas precīzāk un veiksmīgāk. Tā kā tas ir patiesībā milzīgs ieguldījums iedzīvotāju veselībā. Investējot 400,000 eiro, Gulbenes veselības centrā uzstādīts 160 slāņu datortomogrāfs ar īpašiem inovatīviem datortomogrāfijas tehnoloģiju risinājumiem. Vai saņemtais starojuma apjoms būs ļoti, ļoti maz. Viņai ir ievērojami lielāks gentry atvērums, kas attiecīgi nozīmē, ka ir lielāks komforts, mazāk klaustrofobija, jo ir arī platāka galda virsme, kas atkal nodrošina tādu papildus komfortu, pacients jutīsies drošāks. Būtisks uzlabojums ir arī inovatīvās programmatūras, kas ļaus veikt tādus specifiskus izmeklējumus, kas līdz šim šajā reģionā nebija pieejami. Kompjutertomogrāfija bieži vien kā pamat izvēle ir kaulaudiem. Zelta standarts, tas ir krūškurju izmeklējumiem dažādās pozīcijās, gan ar, gan bez kontrastvielas. Attīstoties šai metodei, mēs redzam tādus sīkumus plaušaudos, ko agrāk noteikti pat ar vecākām iekārtām mēs bieži vien atšķirt nevarējām. Pie vēdera dobuma un iegurņu izmeklējumiem man jāatzīmē, ka tad, kad ir nepieciešams izmeklēt plašāku reģionu, kurā ir, teiksim, sistēma kā nieres, urīnvadu izvadu sistēma, atkal būs standarts kompjutertomogrāfija, jo ar to ir iespējams izmeklēt īsākā laika periodā plašāku reģionu. Bet kas būs jauns tieši ar šo? Būs pieejami absolūti jauni izmeklējumi, kādi ar mazāk jaudīgām iekārtām, tīri tehniski nav iespējami. Tas ir tāds specifisks izmeklējums kā kakla mīkstie audi, tās pašas angiogrāfijas, jebkuram apjomam, jebkuram reģionam, sākot no matu galiņiem līdz papēžiem. Jaudīgais 160 slāņu datortomogrāfijas izmeklējums sniedz īpaši precīzus attēlus, ļaujot ātrāk un efektīvāk noteikt diagnozes, samazinot izmeklējumu laiku un radiācijas devu. Pacienti iegūst ātrāku un precīzāku diagnostiku, savukārt ārsti labākus attēlus, kas palīdz precīzāk plānot ārstēšanu un uzlabot ārstēšanas rezultātus. Vizuālā diagnostika savu darbību uzsāka 2006. gadā. Šo gadu laikā uzņēmums ir atklājis vairākas filiāles visā Latvijas teritorijā, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu diagnostisko izmeklējumu pieejamību arī reģionos. Mums no 14 filiālēm 2 tikai Rīgā, pārējās viss ir ārpus Rīgas. Rīga nav vienīgā vieta, kur visam ir jābūt. Agrāk vai vēlāk reģionos viss attīstīsies un reģioni vairs nebrauks visu uzpildīt Rīgu. Mēs esam pietuvinājuši pakalpojumu iedzīvotājiem, vēl pēc tam kvalitatīvu pakalpojumu, augststrauces pakalpojumu, un mēs turpināsim attīstīt ārstniecības pakalpojumus vismaz savā jomā reģionos, un par ko mēs redzam reģionu iedzīvotājiem mums vienkārši pateicīgi.
Vizuālās diagnostikas filiālē medicīnas centrs pacienti var saņemt datortomogrāfijas izmeklējumus, ko apmaksā valsts, veicot tikai līdzmaksājumu, ko nosaka Nacionālais veselības dienests.